Mūsdienu labības kombaini ir komplicēti, jaudīgi un arī ļoti dārgi mehānismi. Tie bieži tiek eksploatēti lielā karstumā un viegli uzliesmojošā vidē. Jāsaka tā, ka kombains pēc savas definīcijas ir, uzbraucot uz lauka, kļūst par diezgan uguns nedrošu objektu, jo ap viņu veidojās putekļu nosēdumi no labības, kas ir, var teikt, ļoti uguns nedroši pēc definīcijas. Ja. Kombaina daudzos mezglus darbina liels un jaudīgs dīzeļdzinējs. Tā spēks nokļūst vajadzīgajās vietās ar dažādu pārvadu palīdzību. Visur, kur mums ir gultņojumi, visur, kur mums ir kaut kādi buksējumi, tur visur pastāv šī iespēja, ka ja šis mezgls nav tehniskā kārtībā, bez smērvielas vai nodiluma pēc, tad var veidoties šī uzkaršana, kas, protams, ir kā iemesls aizdegšanās riskam. Protams, kad arī ir bijuši aizdegšanās gadiem. Ja. Latvijā nopietni ugunsgrēku labības kombainos izceļas reizi vai divas gadā. Teiksim tā, mēs katru gadu dzirdam par kādiem gadījumiem. Ir mazāks aizdegšanās lokālas. Ja. Pagājušo gadu, piemēram, bija viens tāds nopietns gadījums, kur mēs pēc tam arī kombainu redzējām pie mums servisā. Mazākas aizdegšanās notiekot pat biežāk, taču netiek reģistrētas. Mēs netiekam kā pārstāvus izsaukts uz katru nelaimes gadījumu vietu, ja, bet redzot tos video, bildes, mēs, protams, vērtējam, kas ir bijis par iemeslu, un arī ziņojam ražotājiem. Ņemot vērā pieaugošos kombainu izmērus, jaudas un cenas, bija nepieciešams meklēt ugunsdrošības risinājumus. Tad mēs griezāmies pie ražotāja, un mēs pirmoreiz izdzirdējām šo nosaukumu BlazeCut. BlazeCut ir Austrālijā bāzēts uzņēmums ar vairāk kā 25 gadu pieredzi ugunsdzēsības sistēmu ražošanā, gan mājsaimniecībās, gan tehnikai un iekārtām, kam ir paaugstinātas aizdegšanās risks. Un uzņēmums KG Knudson ir šī ražotāja pārstāvis Baltijas valstīs jau 4. gadu. Aptuveni tad pirmais Klās markas kombains Latvijā tika aprīkots ar BlazeCut ugunsdzēsības sistēmu. Pašu pirmo sistēmu mēs aprīkojām 4 gadus atpakaļ, kad saimnieks pirka jaunu kombainu, un viņam bija ar iepriekšējo kombainu bija šis dzinēja aizdegšanās situācija. BlazeCut ciešā sadarbībā ar Klās ir izstrādājuši individuālu risinājumu ugunsdzēšanas sistēmām tieši Klās kombainiem. Tas iedeva arī mums to drošības un uzticamības sajūtu, ka patiešām arī ražotājs iesaistījās, izstrādājot kopā ar šo BlazeCut firmu rasējumu, kur uzstādāmas sprauslas, cik svarīgi viņām tur ir atrasties. Sistēma sastāv no vairākām komponentēm, tātad no paša putu dzēšanas aģenta, no vadības paneļa, no šļaukām, no sprauslām. Kopā ar Artūru Škutānu uzkāpsim līdz kombaina augšējiem stāvam, aplūkot BlazeCut sistēmas instalāciju. Šeit mēs redzam, ka sistēma no putu reaģentu baloniem pa gumijas caurulēm atnāk līdz motortelpai. Šeit jau ir novietotas sprauslas, kas aizdegšanās gadījumā nostrādā. Un gumijas cauruli tālāk aiziet uz kulšanas mehānismu, kur ir novietots vēl 3 papildus sprauslas. Iespējamākā aizdegšanās vieta, protams, ir motortelpa. Tālāk sako kulšanas trumulis, rotori un salmu kratītāji. Otrs risks ir materiāla aptīšanās pašā iekšā kombainā, kaut kur uzkrāšanās, aptīšanās, bet tās ir neredzamās vietas, un tur noteikti mēs redzam šo iegūmu, kad šai ugunsdzēsības sistēmai. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā BlazeCut ugunsdzēsības sistēma nostrādā automātiski. Šeit ir novilkts vats, kurš aizdegšanās gadījumā pārsvilst un sistēma nostrādā. Par ugunsdzēsības sistēmas nostrādāšanu nekavējoties tiek informēts arī kombaina operators. Vadītāja kabīnē ir iebūvēts vadības panelis, kurš norāda par to, vai šī sistēma ir darba kārtībā, vai ir parādījusies kāda kļūda, vai ir notikusi aizdegšanās. Tāpat vadītājs var arī manuāli aktivizēt šo ugunsdzēšanas sistēmu. Nevajadzētu domāt tā, ka viņas esamība atbrīvot operatoru no šiem ikdienas darbībām, jo tāpat būs jāturpina kombains tīrīt, tāpat būtu jāveic šī apkope. Jānis Cers norāda, ka kombainu ugunsdrošības iekārtās vajadzētu ieguldīt tāpat kā precīzās stūrēšanas sistēmās. Turklāt pēdējā laikā tās aktīvi pieprasa arī apdrošinātāji. Kopš pavasara esam ieviesuši prasību ierīkot automātiskās ugunsdzēsības sistēmas, meža harvesteru, motorizētu šķeldotāju, kā arī vērtīgu kombainu motortelpās.
Apdrošinātāja praksē jau bijis gadījums, ka nostrādājot ugunsdrošības sistēmai būtiski samazinājies zaudējuma apmērs. Ja būtu nodegusi visa tehnika, zaudējuma apmērs sasniegtu vairākus 100 000 eiro. Tā vietā bija nepieciešams tikai neliels tehnikas remonts, kas izmaksāja dažus 10 000.